Šodien, 2. jūlijā, mums ir pasākums, diskusija speciālisti par ventilāciju daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkās. Un šodien mēs atrodamies vienā modernā objektā, kurš ir renovēts, un tā ir studentu dienestu viesnīca, kur ir moderni ventilācijas risinājumi. Ēka ir energoefektīvi renovēta arī citos aspektos, par ko būs stāsts varbūt citā reizē. Bet šodien ir svarīgi saprast, ka ēku, dzīvojama ēku, gaisa kvalitāte un energoefektivitāte ir tādi faktori, kas iespaido cilvēku dzīves kvalitāti. Un mums ir labie piemēri, tie, kas palīdz speciālistiem, projektētājiem, būvniekiem ātrāk apgūt tehnoloģijas, prasa šīs tehnoloģijas vai zināšanas gan būvniecības procesā, gan eksploatācijā. Dosim vārdu mūsu speciālistiem, kas piekrīt piedalīties diskusijā. Mani sauc Jānis Vāršavnieks. Es biju šī konkrētā projekta dienestu viesnīcas projekta vadītājs. Un arī viens no uzdevumiem šī projekta realizācijā bija mēdināšanas sistēmas izbūve. Pēc būtības mēs šādu raksturu iekārtām un risinājumiem esam bijuši saskārušies arī iepriekš. Līdz ar to tie lielākie izaicinājumi bija tas, ka šī māja bija rekonstruējums projekts, un līdz ar to tas arī prasīja zināmu radošu pieeju, jo bieži vien ir grūti iebūvēt esošā konstrukcijā jaunas konstrukcijas vai jaunas risinājumus. Līdz ar to arī bija jābūt pietiekami elastīgiem gan no izvēlēto risinājumu puses, arī gan no izvēlētiem paņēmieniem, kā mēs to iebūvējam. Būvniecības process aptuveni prasīja mums montāžas laikam aptuveni 6 līdz 7 mēneši, kas varētu būt atkal priekš nākamās pieredzes svarīgāk tas, ka bieži vien gadās tas, kad izbūvējot arī ļoti svarīgs process ir pēc tam sistēmas atbilstošas darbības nodrošināšanai, jeb balansēšanai. Tas process arī ir paveikts un parasti tas mums prasīja šajā gadījumā aptuveni 3 līdz 4 nedēļas. Kā notika iekārtas ievietošana tieši ventkamerā? Tātad iekārtas vēdināšanas iekārta, tā kā mums atrodas viņa ēkas augststāvā, tehniskajā stāvā, tad arī vienīgais racionālais ceļš bija ievietošana caur jumtu. Tātad rezultātā tika saskaņots ar konstruktīvais risinājums, ka tiek atvērts esošais jumtu pārsegums, pastiprināts, un šī iekārta iecelt pa sekcijām, kur pēc tam tehniskajā stāvā tika samontēta. Atbilstoši tam, pēc sekcijas montāžas izbūves, arī atbilstoši sakārtots jumts, nodrošināt visas gan jumtu funkcijas, gan arī tehniskā stāva eksploatācija nepieciešamās funkcijas. Ēkai ir 3 sekcijas, vai šī iekārta ir uz katru sekciju vai vienu uz visām? Nē, šī iekārta ir konkrēti uz 2 sekcijām, un ir vēl otra iekārta, kas ir uz nākamām 2 sekcijām. Konkrēti mēs stāvam pie viena bloka sekcijas, kas apkalpo šo konkrēto bloku. Labdien! Esmu Ērika Vičinska, pārstāvu Menerga Baltika. Šī ir Menergas iekārta. Mēs 2010. gadā esam viņu piegādājuši. Pašlaik atrodamies Āzenes 22 12. stāvā ventkamerā, kur uzstādīta šī energoefektīvā, inovatīvā gaisa apstrādes iekārta. Iekārta apkalpo vienu bloku 2. līdz 10. stāvu. Pieplūdes gaiss tiek novadīts uz istabiņām, nosūts gaiss no virtuvēm, dušām un toaletēm. Iekārtas darbības pamata sirds ir rekuperators. Es varētu atvērt rekuperatora vāku un izstāstīt, kā iekārta strādā ziemā. Labdien, tad mans vārds ir Juris Gutmanis, esmu Menerga Baltika servisa nodaļas vadītājs. Tad, kā
kā Erika minēja, šī ir Menerga Accelera tipa iekārta numur 56 1301. Tad maksimālā gaisa ražība ir 9000 kubikmetru stundā. Un kas viņā unikāls, kā Erika minēja, ir šī te dzēsēšanas princips ar adiabātiku. Un šī te siltuma atgūšana un atdošana ar iebūvēto rekuperatoru palīdzību. Tad es pieaicināšu Jāni palīdzēt atvērt vaļā iekārtu. Parādīsim, kas ir iekārtai vedrā. Iekārta atrodas darba režīmā ar samazinātu gaisa daudzumu līdz 3000 kubikmetru stundā. Tādēļ mēs atļāvāmies viņu atvērt, lai parādītu daļējā darbībā, diemžēl, jo sakarā ar to, ka dienestu viesnīca vēl nav 100% noslogota, tad arī nav uz doto mirkli nepieciešams gaisu dzēsēt ar adiabātiku. Tad to var noteikti apskatīties vizuāli, bet pats process pagaidām vēl nav palaists, jo nav tādas nepieciešamības. Bet tad Erika var paturpināt par pašu adiabātikas principu, izstāstīt par rekuperatoru, kas atrodas šajā te tvertnē. Jā. Tātad ziemā no piesārņotā siltā gaisa siltums tiek atgūts šī polipropilēna siltuma apmainītājā. Pieplūdes gaiss tiek piesildīts ar nosūts piesārņoto silto gaisu. Iekārtas siltuma atgūšanas koeficients ir virs 80%. Piemēram, vakaros, kad studenti atgriežas mājās, sāk gatavot ēst, nosūts tātad ir no plītīm, tiek izmantotas dušas, nosūtas temperatūras parametri 26 grādi 60%. Pie šādiem parametriem rekuperācija jau sasniedz 86%. Kādā veidā tiek sasniegti tik augsti parametri? Tātad rekuperators ir divdaļīgs, viņš sastāv no divām daļām. Tas ir divās pakāpēs nosūts gaiss virzās cauri rekuperatoram. Tas bija pa ziemu. Savukārt vasarā šajā pašā rekuperatorā ir iespējams ar ļoti minimāliem enerģijas patēriņiem atdzesēt pieplūdes gaisu. Dzesēšana notiek ar ūdeni. Salīdzinot ar klasiskajiem dzesēšanas paņēmieniem, kur dzesēšanu veids ar elektrību, šis paņēmiens ir apmēram 20 reizes lētāks, jo dzesētājs šī gadījumā ir rekuperatorā iesmidzināts ūdens. Efektu, kā notiek gaisa dzesēšana ar ūdeni, mēs ļoti labi varam just vasarā, kad nolīst lietus, un pēc lietus gaiss ļoti strauji un ļoti ievērojami atdziest. Tātad šis no dabas aizgūtais dabiskais process ir ielikts iekšā ventilācijas agregātā. Šajā iekārtā, piemēram, šī ūdens izsmidzināšanai tiek izmantots cirkulācijas sūknis, kurā jauda ir 0,29 kW. Ar šiem 0,29 kW iegūtā dzesēšanas jauda ir 16 kW. Tātad, runājot vienkāršāk, uz vienu vienību ieguldīto elektrības vienību
mēs iegūstam 55 dzesēšanas vienības. Tā, pieplūdes gaisu mēs varam atdzesēt par 4-5 grādiem. Atdzesēšana vasarā, cik zinām, tad vasarā gaiss ir nevien ļoti silts un viņš ir vajadzīgs dzesēt, bet arī viņa relatīvais mitrums salīdzinoši liels. Un, teiksim, dzesējot ar šo te ūdens izsmidzināšanu, kā tiek regulēts pieplūdes gaisa mitrums, kas nonāk telpā. Jo arī aiziejušais gaiss droši vien ir salīdzinoši liela mitruma. Ja. Tātad šis ūdens tiek iesmidzināts nosūts gaisa plūsmā. Un šis nosūts gaisa nekontaktējas ar pieplūdes gaisu. Tie ir 2 atsevišķi kanāli, un to tieši sauc par netiešo adiabātisko dzesēšanu, atšķirībā no tiešās dzesēšanas, ko jūs pieminējāt. Jā. Bet jebkurā gadījumā gaisa sadziestot, temperatūra nokrītās un relatīvais mitrums pieaug. Vai, teiksim, izējošā pieplūdes gaisa no iekārtas, kad viņš nonāk gaisa vados, vai tas mitrums arī tiek kaut kā kontrolēts, vai ne? Teiksim, ierobežojot šo dzesēšanas daudzumu, cik viņi ir pieļaujams dzesēt, lai nesākt izkrist kondensāts pieplūdes. Vasarā kondensāts neizkritīs, un arī tā dzesēšanas jauda nav tik ļoti milzīga, lai par šo te jautājumu sapratos. Ja ir nepieciešams tālāk dzesēt, tad šajā iekārtā ir iespējams iebūvēt kompresijas dzesēšanas ciklu ar iztvaikotāju kondensātoru kompresoru. Un tad jau mēs varam runāt par kondensātu izkrišanu un par to pašu mitrumu jautājums attiecīgi arī ziemā. Ja? Vai tiek izmantot šīs iekārtas iespējas arī ziemā mitrinot šo pieplūdes gaisu? Rekuperācijas iekārtas pārsvarā mitrumu neatgūst. Tātad, ja šīs gaisa plūsmas, krusteniskais rekuperātais, šīs gaisa plūsmas ir absolūti nodalītas, iegūms ir tas, ka mēs, piemēram, varējām par šīm nodalītām gaisa plūsmām izmantot virtuves piesārņoto netīro gaisu. Un par to jau izstāstīs tālāk Arturs, kā sistēma tika izveidota, lai arī virtuves karsto gaisu varam izmantot siltuma atgūšanai. Ir arī tāda iespēja iekārtai, ja, piemēram, būtu tikai uz virtuves kapēm nosūtas sistēma organizēta šādā veidā, tad iekārtā ir iespējams šī pašā rekuperatorā iebūvēt mazgāšanas trauslas, kur automātiskā režīmā šīs virsmas no iekšpuses tiek izmazgātas. Tad karstajos cehos, tehnoloģiskajās virtuvēs šāda tipa iekārtas jau Latvijā ir uzstādītas. Mums vairāk no fizikālā procesa, kas ir pamatā. Kāpēc to sauc par adiabātisko dzesēšanu un kas tad īsti notiek? Pēc lietas un jūsu sistēmā. Tajā brīdī, kad ūdens piliens iztvaiko, viņš paņem no apkārtējās vides ļoti lielu enerģiju. Šis atņemtais siltums tiek izmantots šī ūdens piliena iztvaikošanai. Nosūtas gaisā tiek atdzesēts šis samitinātais gaiss caur rekuperatoru sieniņu, tādējādi pieplūdes gaiss, nemainot viņa mitruma saturu, tiek atdzesēts. Pazeminās tikai gaisa temperatūra. Pazeminās gaisa temperatūra, jā, mitruma saturs nemainās. Un adiabātiskus mēs parasti skolas un augstskolu grāmatās saprotam bez siltuma apmaiņas ar apkārtējo vidi, tas notiek, acīm redzot, noslēgtā telpā, kāda nenotiek siltuma pārnes konstrukcijās, bet no gaisa tiek paņemts šis siltums. Jā, no pieplūdes gaisa ārā, karstais pieplūdes gaisa tiek atdzesēts caur norobežojušo sienu. Jūs arī uzskatāt, ka šis ir elegants paņēmiens, kā izmantot dabas parādības. Tā ir absolūti, tas ir fizikāls process. Jā, tā ir pirmā veida fāze pārēja. Tā ir visvienkāršākā fizika, ja, kur speciālisti ir izmantojuši iekārtas izveidē. Dienesta viesnīca ir
ēka, kurā iedzīvotāji var būt un aizpildīt droši vien visus no dzīvokļiem. Tāpat laikā viņi dodās varbūt studentus nodarbībām un dzīvokļi tiek pilnībā atbrīvot dienas laikā. Mēs zinām, ka siltumu atgūt var tad, ja tas gaiss ir atstrādātais. Ja tas gaiss netiek atstrādāts, tad netiek sabojāts, jo nav iedzīvotāji. Vajadzība pēc siltuma atgriešanas vai, teiksim, gaisa apmaiņas, ir minimāli vajadzētu būt. Vai šajā ēkā arī tātad ir. Un kādā veidā ir paredzēt šo te dzīvokļu, teiksim, nosūtas vai gaisa apmaiņas minimizēšanu tanī brīdī, kad viņi tiek atstāti. Šie dzīvokļi nav apdzīvoti. Šis jautājums varbūt Jurim par automātiku, un tas droši vien būs saskaņā ar pasūtītāju, ja tāda vēlme būs, piemēram, dienas laikā, dienas pirmajā pusē, kad studenti nav uz vietas, šo te ieprogrammēt tādā problēma. Jā, pat es arī domāju par tiem algoritmiem, kādā veidā, un izpildu mehanismiem. Jā, tad šī iekārta tiek piegādāta ar pilnu automātikas komplektu. Šim te tieši modelim jau no bāzes nāk iekšā 2 ātrumi, tad lēnais un ātrais, kurus pēc nepieciešamības var iestatīt ar laiku. Tad, kā minēja, tad var izdarīt tā, kad dienas pa dienu šī iekārta samazina savu gaisa daudzumu, tad arī samazinot nepieciešamās elektrojaudas un ekonomējot tādā veidā. Un tad atkal vakarpusē mēs palielinām gaisa daudzumu līdz maksimumam un strādājam jau ar pilnu maksimālo gaisa daudzumu un arī šo te nepieciešamo dzēsēšanas jaudu. Kā arī vēl ir sistēmas, kuras tiek izmantotas ar spiediena kontroli, tad varbūt tās nedaudz ir cits, bet ir iespējams tad šo te gaisa daudzumu mainīt, iebūvējot iekšā gaisa vadā spiediena devēju un tādā veidā kontrolējot šo te ventilatoru jaudu pēc jau nepieciešamā gaisa daudzuma. Tādā veidā. Šī te schēma tātad... Viņa tiks ar laiku realizēt, viņa šobrīd vēl nav, bet uz rudenī šī schēma... Šī ir klasiskā iekārtas schēma, kur mēs redzam 2 apsolēra tipa iekārtas, 1 trisolēra tipa iekārtu, kā arī akvakonda iekārtu, ar kuru atgūst siltumu no notekūdeņiem. Šāda iekārta arī ir instalēta lejā pagrabstāvā un tiks atgūts siltums no dušās izmantotā ūdens. Un tātad, protams, ka šajā schēmā ir redzams, kā viņi ir saslēgtas visas savstarpēji kopā, un tātad ar vienu lokālo datoru vai arī caur piekļuvi caur internetu, tātad mēs kā Menergas pārstāvi, kā servisa pārstāvi varam viegli operēt un arī pēc kaut kāda zvana saņemšanas no klienta, tātad pamainīt viņu vietā uzstādījumus, ja tas ir nepieciešams. Kur tiks izmantot tas siltums atgūtais no ūdeņiem? Jautājums mazliet nav pa mūsu tēmu, bet tomēr varbūt viņš tiks izmantot šeit, ventilācijā. Nē, ventilācija ne, viņš ir tieši tur, kur notekūdeņi rodās, tur tajā pašā sistēmā tas ūdens tiek atdots atpakaļ. Karstā ūdens gatavošanai. Tātad tas ir, acīm redzot, būs mūsu nākoša apmeklējuma tēma, ja laipni piekritīs projektu virzītāji, piegādātāji, būvnieki un eksploatētāji. Ventilātoru sistēma, Solvent, saucās. Ventilātoru ražība tiek regulēta pēc masas plūsmas un nevis pēc kubikmetriem. Tādā veidā tiek nodrošināta absolūti precīza gaisa sadale visiem agregātiem.
šajā mirklī iekārta darbojās režīmā, kas nodrošina gaisa dzesēšanu, nosūcas gaisa dzesēšanu tīri ar ārā gaisu. Izjūt no tā, ka ārā gaisa temperatūra ir ap 16 grādiem, tad netiek atvērts galvenais ārā gaisa vārsts, bet tiek laists caur apvadu vārstu, kas apved apkārt gaisa plūsmu pieplūdei, apējot rekuperatoru. Tad neuzsildot sevi ar nosūci, bet padodot gaisu uz pieplūdi bez rekuperatora iesaistīšanas. Un tādā veidā šo te arī var saukt arī par free coolingu, kad dzesējam ar ārā gaisu. Šajā gadījumā viņš ir pietiekoši vēss, lai iekārta neslēgtu adiabātisko dzesēšanu, bet atdzesētu ar ārā gaisu. Tad uz doto mirkli, par cik mēs iekārtu pārslēdzām no 3000 kubikmetriem uz 8770 kubikmetriem stundā gaisa daudzums. Pagaidām iekārta vēl nav uzņēmusi savus nepieciešamos parametrus, bet savukārt šajā te HMI tipa Menergas displejā tad mēs varam redzēt visas aktuālās temperatūras. Tad šajā gadījumā nosūcas temperatūra 24,7 grādi, pieplūdes temperatūra 20,3 grādi, ārā gaisa temperatūra iekārtā 17,4 grādi, nosūces mitruma izpaikošanas temperatūras 17 grādi aprēķinātā, aktīvā temperatūra, uz kuru iekārta tiecās, nodrošināt telpās ir 21 grāds. Es esmu Jānis Ieviņš, Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis. Varu painformēt par, ar ko jārēķinās veicot būvdarbus, saskaroties ar iekārtas montāžu. Tā kā mums ir rīģeļu un kolonu karkas ēka, tad jārēķinās ar rīģeļu augstumu pret grīdas augstumu, lai iekārtu varētu šajās sekcijās ietransportēt iekšā, novietot paredzētajā vietā. Faktiski mums bija tā, ka, ja būtu kā 10 cm zemāki rīģeļi, tad šo tipu iekārtu mēs pat īsti nevarētu dabūt iekšā. Vajadzētu kaut kādu citu mazāku iekārtu skatīties un tādā veidā. Un tad vēl būvdarbu gaitā mēs saskārāmies, kad grīdas konstrukcija, kur paredzētu montēt ir iekārtu, ir ļoti, nav īsti paredzēta šai iekārtas montāžai, jo iekārtas svars kaut kā 2 tonnas, un tāpēc tika pieņemts lēmums veco grīdas pīrāgu demontēt un izbūvēt jaunu, noturīgu, atbilstošu, lai varētu šo iekārtu paredzētajā vietā un slodzē uzmontēt. Būtu īsumā viss, jā. Sauc Brakunes Arturs, esmu no SIA Latvijas. Mēs esam kopā ar RBS skalu piedalījušies šī objekta izbūvē kā ventilācijas izbūvēs apakšu uzņēmējs. Varbūt dažos vārdos pastāstīt par šo sistēmas konceptu, kas tika īstenota šeit, teiksim, šajā ēkā. Tad to, ko projektētāji esot izdomājuši. Tā kā, teiksim, īsumā ir tā, ka svaigs gaiss šeit tiek padots dzīvokļos guļamistabās. Tas ir nodrošinot samērā, teiksim, pieņemamu un veselīgu vidi istabās un telpās, kur studenti uzturēsies visilgāk. Nosūce tiek veikta caur virtuves kāpēm un sanmezgliem. Pie tās ir tā, lai atvieglot iekārtas eksploatāciju, virtuves kāpes tiek izmantotas sezonāli. Tas ir tā, ka vasarā tas siltums kopā ar gaisu tiek nosuknēts caur virtuves kāpēm un novirzīts uz iekārtu. Uz vasaras režīmu ēkas apsaimniekotais manuāli pārslēdz ziemā vasarā rokas vārstu, novirzot šo plūsmu pa taisno uz jumta ventilatoriem, kas lieko siltumu met
ārā atmosfērā. Tāds ir tas koncepts. Šeit mēs redzam šo galveno pieplūdes nosūces agregātu, jā, pie kura mēs esam patreiz. Uz jumta virs mums atrodas jumta ventilatori pa 4 katrā viesnīcas tornī, kas attiecīgi darbojas ieregulētā ātrumā vasarās vai, teiksim, pārējais periodos pēc nepieciešamības. Pēc būtības ir tā, ja, teiksim, apkurē tiek atslēgta, tad ēkas apsaimniekotais var manuāli viņus palaist, atverot vaļā ziemā vasara vārstu, kas arī novirza to gaisa plūsmu uz ventilatoriem. Balansēšana arī ir liela un svarīga darbu sastāvdaļa, kas notiek pie sistēmu nodošanas eksploatācijā. Šeit mēs varam redzēt tehnoloģiskie atvērumi, ja, kas tika veidoti speciāli, lai izmērītu gaisa plūsmu. Gaisa plūsmu mērīšanai mēs izmantojam parasti elektroniskos anemometrus, un lai tos saregulēt, iestatīt nepieciešamajos lielumos, tiek izmantoti ieprojektētie regulēšanas vārsti, drošvārsti. Es tagad lūdzu par trokšņa slāpēšanu, kādu risinājumu, un vai mēs kaut ko vizuāli varam redzēt, vai tas ir iepakots. Trokšņa slāpēšanai tiek izmantoti speciāli trokšņa slāpētāji, ja, jeb plūsinātāji, kas ir iemontēti uzreiz pirms un pēc iekārtas. Trokšņu slāpētāji ir obligāti jāmontē gan ieņemšanas, gan arī pieplūdes, gan nosūces un izmešanas sistēmas, jo iekārtā izdod troksni visos virzienos. Neskatoties uz to, vai tas gaiss plūs uz telpu vai no telpas, tā, lai pasargātu gan iekšējo, gan ar vidi no trokšņa. Paldies! Atgriežoties pie sistēmas darbības, šeit mums ir pieplūdē guļamistabās, kas pēc tam ar pārplūdes difuzoru palīdzību, tas gaiss viņš tiek novadīts uz virtuves un salmezglu zonām, un nosūces difuzoriem tiek nosūknēts un aizvadīts tālāk uz centrālo gaisa apstrādes iekārtu. No komforta viedokļa gaisa plūsmas ātrumam ir jābūt nelielākam kā 2 metri sekundē. Ar šo te ātrumu telpa tiek izveidināta, gaisa kustība notiek un atpakaļ uz pārplūdes restīti un tālāk jau uz zoleti, uz virtuvi nosūc gaisa aiziet. Pieplūdes gaisa no istabām novadīšana uz nosūci. Tad istabā ienāk pieplūde, caur pārplūdes resti. Pirmā pārplūde uz nosūces pusi, tad ir sanmēru durvīs, resti durvīs, iet tālāk uz toaletes durvju resti, aiziet gaisa un jau caur viņu aiziet nosūces difuzorā iekšā un gaisa izplūst ārā. Lai sistēma pildītu savas funkcijas, viņa obligāti nepieciešams viņu ieregulēt, ja? Tiek veikta sistēmas balansēšana nododot eksploatācijā, un lai ieregulētu, ir vajadzīgi regulēšanas vārsti uz gaisa vadiem, kas ir absolūti nepieciešami. Viņiem jābūt izvietotiem pareizā vietā, ir jāņem vērā, kad atkarībā no tā, kādā stāvā viņš ir pagriezis, viņš radīt arī papildus troksni, un varbūt ir nepieciešams arī kāda trokšņa slāpēšana. Ja, un ņemot vērā, ka tā ir dienas viesnīca un tie ir atvērti gaisa vadi, tad, protams, risks, ka kāds var piegriezt kaimiņam skābekli. Ja telpās tiek podota gaisa pieplūde caur gaisa vadu un caur ristīti, un gaisa pārteks notiekās no telpas caur šo te pārteks durvīs. Ja, savukārt, ja ziemas periodā kāds izdomā vērt vaļā logus,
Jā, tad šī gaisa plūsma nosūca pilnvērtīgi nenonāk sistēmā, rodas papildus siltuma zudumi, un, kā jau teica kolēģi, tad kārtības noteikumos tiks noteikti iekļauts, ka logu vēršana zemes periodā principā nav paredzēta. Jā, jo tas ietekmē šo siltumu atgūšanas iespēju un arī neorganizēta ventilācija, kas rada siltuma zudumus. Plānojot jebkuras ēkas renovāciju, ir jāsaprot, ka tas ir komplekss pasākums. Tā nedrīkst būt tikai siltināšana, jāpadomā par inženieru sistēmām, nosiltinot ēku, tiek palielināts ēkas blīvums, un gaisa plūsma vairs nekādā veidā pati par sevi nenotiks. Un, ja plānojot paredzot energoautošas siltināšanas darbus, nekas netiek ierakstīts par ventilācijas sistēmām, tad nekas pamatā arī netiek darīts. Ja? Bet šie siltumenerģijas ietaupījumi tiek prognozēti ņemot vērā, ka, teiksim, tiek saglabāta iepriekšā gaisa apmaiņa, vai viņa tiek uzlabota, vai viņa tiek samazināta atkarībā no ēkas konkrētiem eksploatācijas apstākļiem un stāvokļa. Ja? Bet šīs lietas auditos ir jāraksta, viņas jāparedz būvdarbos, vai tās ir pieplūdes sistēmas izbūve, vai tie dabiskie kanāli, vai tās ir mehāniskās sistēmas. Ja? Tas viss ir projektēšanas jautājums un jāskaņo ar klientu, kā pasūtītāju, kādām investīcijām viņš ir gatavs, kādu siltuma ietilpumus viņš grib sasniegt. Ja, jo ventilācija ir absolūti nepieciešams parametrs, lai mēs varētu justies komfortā un būt veseli savās mājās, un tas ir tikpat svarīgi arī pašām ēkām un konstrukcijām. Mans vārds ir Benita Frēlika, es pārstāvu akcijas sabiedrību RBS Skals, un es jums gribu parādīt dažu iepriekšēju projektu rezultātus, kuros tika veikti mērījumi dzīvokļos, mērot gan gaisa plūsmas ātrumu ventilācijas sistēmā, gan CO2 līmeni guļamistabās, mitrumu, temperatūru. Un tad mēs jau visi zinām, jā, ka tie galvenie komforta parametri ir mitrums robežās no 40 līdz 60%, un CO2 līmenis principā būtu medicīniski ieteicamais zem 700 ppm vienībām. Bet bieži vien dzīvokļos tas stipri pārsniedz šo vērtību. Un tas secinājums no visiem mērījumiem ir tāds, ka tikai ar konstantu gaisa plūsmu ir iespējams nodrošināt šo CO2 līmeni zem 700 ppm vienībām. Tad šeit man ir pāris izdrukas grafiski, kur mēs varam paskatīties šajā te, Šajā pirmajā grafikā mēs redzam mērījumus, kas ir veikti 15 kvadrātmetrus lielā guļamistabā. Ziemas laikā ārā temperatūras svārstījās no -10 līdz -15 grādiem. Viena pilna diennakts nomērīta. Šeit ir vienkārši ziemas režīmā, ziemas vēdināšanas režīmā loks atstāts. Tad mēs redzam, ka pa dienu no laika, teiksim, no 8 līdz 7 vakarā cilvēku mājās nav guļamistabā un lēnām istaba arī izvēdinās. Bet tik līdz cilvēki atgriežas, tā CO2 līmenis pāri šai te medicīniskajai robežai 700 ppm, ieteicamajam vēdināšanas slieksnim, CO2 līmenis pāriet diezgan ātri pāri un sasniedz ļoti augstas vērtības, līdz pat 2500 gandrīz vai, kas ir stipri ekstrēmi. Tad otrā grafikā mēs redzam situāciju, kad dzīvoklī tiek konstanti nodrošināta ventilācijas plūsma. Šajā gadījumā tas ir rekuperators, kas darbojas un nodrošina gaisa apmaiņu apmēram 60 kubikmetrus stundā, kas pārsniedz minimālo normatīvo prasību, kas tātad šajā 15 kvadrātmetru dzīvoklī būtu 45 kubikmetru stundā. Tad šī te līnija, mēs redzam, ka praktiski visu laiku ir zem 700. Gan naktī, gan dienā. Dienā pat ir redzams neliels kritums, ja, kas atbilst šīm te stundām, kad dzīvoklis nav apdzīvots. Bet tad vēl pāris komentāri par projektu, kurā mēs veicām mērījums daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļos, mērot temperatūru, CO2 līmeni, mitrumu guļamistabās un arī gaisa plūsmas ātrumu nosūcēs, sanmazglos un virtuvēs. Un tad, principā, šeit ir redzama situācija, zaļā līnija ir dzīvoklis, kuram bija, tā teikt, līdz, šeit ir datumu skāla, ja, uz horizontālas as, līdz 2. decembrim neiztīrīts ventilācijas kanāls, tad tika veikta tīrīšanas darba atbrīvots ventilācijas kanāls no dažādiem šķēršļiem un pieaug plūsmas ātrums diezgan uzkrītoši.
Tad mēs redzam, ka tas ir būtisks faktors. Šī te sarkanā līnija rāda savukārt situāciju citā dzīvoklī, kur sanmezglā ir pieslēgts ventilators, un tajos brīžos, kad tas tiek lietots, tad jā, ir lēciens plūsmā, pārējā laikā plūsma ir principā nepietiekoša. Līdzīgi mērījumi tika veikti arī virtuves tvaika nosūcēs, un aina ir praktiski tāda pati, ja? Atbrīvojot ventilācijas kanāla plūsmas ātrums pieaug ievērojami. Savukārt šī dzīvokļa gadījumā tā ventilācijas plūsma ir niecīga, tā kaut cik, tā teikt, pilnvērtīga tikai ieslēdzot nosūci. Un tad mēs arī redzam, kāda ir situācija dzīvokļos attiecīgi. Tā, šī te violetā līnija apakšējā atbilst dzīvoklim, kuram abi ventilācijas kanāli brīvi, gan virtuvē, gan sanmezglā. Un attiecīgi arī CO2 līmenis visu laiku tātad nav pārmērīgi liels. Šeit ir 1000 ppm vienība, te ir 500, tad šajā zonā arī svārstās. Šī zilā līnija savukārt atbilst dzīvoklim, kur virtuves nosūce ir aizsprostota. Tātad situācija jau ir sliktāka, tās svārstības notiek ap 1500 ppm. Un šī brūnā krāsā tā ir, teikt, vissliktākais gadījums, kur CO2 līmenis ir visaugstākais. Tas ir gadījumā, kad aizprostot ir gan virtuves nosūce, gan sanmezgla nosūce. Teikt, gaisa apmaiņa praktiski nenotiek. 700 ppm vienības ir tās, pie kurām vajadzētu sākt telpu veidināšanu. Ārā gaisā ir 500 ppm, tad, ja gaiss tiek nodrošināts iekštelpu gaisā līdz 700 ppm vienībām CO2 līmenis, tad telpās ir svaigs gaiss. Cik svarīgi tomēr tie ārā ir tie lielie ppm, tie 60 kubi, kas it kā izklausās ļoti daudz, bet tas ir tikai tā vien ir, lai uzturētu. Tas uztur, jā. Tas, protams, atkarīgs no tā, cik tur ir cilvēki. Jā, tas ir šajā gadījumā par 2 cilvēkiem. Jā, un tā arī tiek reiķināts, ka vidēji viens cilvēks ir 30 kubikmetru stundā, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu vienu cilvēku šo te CO2 aizvadīšanu. Tā ka tas ļoti precīzi šo apstiprina. Jā, bet tas tad reāli mērījumiem, reāli dzīvoklī arī fiksēts.